Kā tu saprati, ka vēlies nodarboties ar dziedāšanu? Ar mūziku es gribēju nodarboties jau kopš bērnības, bet tikai pateicoties X faktoram, tas viss kļuva iespējams. Varbūt tu varētu mums pastāstīt, kurš dziedātājs tev iedvesmo? Nu, ir daudz, bet ja tā, tad Harry Styles. Un varbūt tu vēlētos mums pastāstīt, kas tev šobrīd top? Man top albums. Varbūt tu varētu padziļināt kaut ko pastāstīt par šo topošu albumu? Viss, kas pagaidām sanāk, ir vienkārši ņemts no tā, ko es jūtu par saviem pārdzīvojumiem, par kaut kādiem piedzīvojumiem un tā tālāk. Pagaidām ir jau vairāk demo, kā reizes nākot uz šajienes pārklausījos tos visus. Es nezinu, kad būs. Es nedrīkstu teikt termiņus, tāpēc, ka man ar termiņiem nekad neveicās. Es varu pateikt vienu, un tad iznāks vispār kaut kas cits, tāpēc kaut kā tā. Vai dziedāšana nākotnē būs kā karjera, kurai tā dos visu savus 100, vai tomēr tikai kā aizraušanās? Dziedāšana viennozīmīgi būs kā karjera. Es negribu to ņemt tikai hobija līmenī, tāpēc, ka kāda jēga. Tu vienkārši pazaudē laiku, tu nevari izaugt. Kas tev ir pats svarīgākais rakstot dziesmas? Ielikt īsto emociju, gan vārdos, gan melodijā. Vai tev ir kāda konkrēta lieta, kas tev iedvesmo rakstot dziesmu vārdus? Nu, parasti tā saucamā iedvesma atnāk kaut kur 4 no rīta, kad tu nevari aizmigt. Lielākoties visi teksti, ko es esmu sarakstījis priekš dziesmām, tas ir kaut kas no pagātnes. Pateicoties cilvēkam aiz kameras, es sāku rakstīt tā, kā es rakstu tagad, tāpēc viss ir saistīts ar pārdzīvojumiem, ar visu, kas ir noticis ar mani. Protams, pirmo reizi cilvēki uz televizora ekrāna tevi redzēja X faktorā. Varbūt tu varētu pastāstīt, kādi bija vislielākie izaicinājumi X faktora filmēšanas laikā? Vislielākie izaicinājumi bija vienmēr ierasties laicīgi. Tas ir tā ļoti neforši, jo bija ziema. Bija diezgan traka ziema. Dažkārt tu nāc uz mēģinājumu un puteņo tā, ka tu vienkārši neredz, uz kurien tu ej. Ja tev būtu iespēja izveidot dziesmu ar jebkuru mūziķi, viņš ir dzīvs vai miris, kurš tas būtu un kāpēc? Vai nu Radiohead, vai arī Lana Del Rey, jo mums varbūt sakrist tie stili. Varbūt tu vēlies arī padalīties ar kādu rituālu, ko tu parasti dari pirms uzstāšanās? Es staigāju apkārt. Es taisu apļus, tas ir viss. Vai tu atceries, kādi ir tavi top 5 Spotify mūziķi šajā gadā, iepriekšējā? Pirmajā vietā bija Tumsa, otrajā vietā bija Drakes, trešajā bija The Weeknd, ceturtajā Frank Ocean un piektajā Harry Styles. Kas ir tava pēdējā dziesma, ko klausījies? Frank Ocean, Self-Control. Un man šķiet ar to mēs arī šos jautājumus beidzam. Paldies! Jā, paldies, ka uzaicinājāt.